gribu vēlreiz uzsvērt, tas ir jāpieprasa, nekas pats neieripos kontiņā. Ja? Vecākiem lūgt izvērtēt pirms šī vecāku pabalsta iesnieguma piešķiršanas abiem mājās sanākt kopā pie galda, tā teikt, un izvērtēt, kuram tas būtu izdevīgāk. Visiem ir vienādi noteikts periods, vai bērniņš pasaulē ir atnācis 5 dienas ātrāk pirms ārsta noteiktā datuma, vai mēnesi ātrāk, vai arī piedzimis ir laiks. Jā. Tātad visiem vecākiem tiek vienādi noteikts pēc viena aprēķina algoritma šīs te vecāku pabalsta saņemšanas ilgums. Tātad, ieviest, kā Andrika arī teica, ieviest taisnīgums. Kā nākamais pabalsta veids, tātad vecākiem ir šis vecāku pabalsts, kas varbūt tiešām ir tas, manuprāt, varbūt vissarežģītākais, ar ko vecākiem ir visgrūtāk tikt galā. Strādājošam vecākam, ja viņš pieprasa, tas gros ir pilns, ar visiem 6 pabalsta veidiem. Vai zinājāt, ka jau pavisam drīz no 2026. gada spēles noteikumi topošajiem un esošajiem vecākiem mainīsies? Ja plānojat ģimenes pieaugumu vai vienkārši vēlaties saprast, kas notiks ar jūsu pabalstiem nākotnē, precīzāk sakot no nākamā gada, es Ella no vecāku organizācijas esmu aicinājusi sarunu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ekspertes Andriku Stratinsku un Aivu Zīrāku, lai kliedētu neziņu mītus. Mēs izrunāsim visu soli pa solim, kādas atbalsta iespējas valsts piedāvā, kā tās pareizi noformēt un kā šīs izmaiņas ietekmēs tieši jūsu ģimenes budžetu. Es arī esmu 2 bērnu mamma. Un it kā visiem procesiem ar pabalstiem esmu gājis cauri, bet ja man tagad atkal kāds draudzene vai paziņa prasa, tas tomēr tāds diezgan līklocis, kur labāk pieteikties, kad labāk pieteikties, kam jāpiesakās pašiem vecākiem, tad šodien sarunu veidā mēģināsim iziet šim procesam cauri, sākot jau ar bērna gaidīšanu, kad tad jāgriežas vecākiem un kur un kā tas ir. Un vēl tas, ka 2026. gadā ir arī dažādi jaunumi. Tad lēnām iesim soli pa soli cauri un mēģināsim atrisināt šo te visu. Tad ar ko? Tātad mēs esam bērniņu gaidībās, ar ko jaunajam vecākam vajadzētu sākt. Tātad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu grozā pavisam kopā topošajiem un jaunajiem vecākiem ir tātad 6 šie pabalsti, kas viņiem pienāktos. Tātad pats pirmais, uz ko var pretendēt, tātad topošās ir jaunās māmiņas, kuras ir sociāli apdrošinātas, kuras ir darba ņēmējas vai pašnodarbinātās, un par viņām tātad tiek veiktas šīs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir maternitātes pabalsts. Tātad māmiņai esot gaidībās, ārsts izdod šo darbnespējas lapu, attiecīgi par 56 vai 70 darbnespējas dienām, un tātad pamatojoties uz šo darbnespējas lapu un māmiņas iesniegumu, Valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra viņai piešķir maternitātes pabalstu. Jūs uzreiz var tas tad jāiet klātienē, vai tagad to var internetā? To var izdarīt arī, protams, klātienē, bet visērtāk to šobrīd ir izdarīt caur portālu latvija.gov.lv, kur var iesniegt pilnīgi visus iesniegumus, tātad pabalstu piešķiršanai. Tātad tas būtu tas pirmais pabalsts, ko var saņemt tātad topošā māmiņa vēl pirms bērniņa piedzimšanas, šis maternitātes pabalsts. Tad, kad bērniņš ir piedzimis, tad māmiņai ārsts izdod vēl vienu šādu pašu darbnespējas lapu, bet jau par dzemdību atvaļinājuma periodu, atkal par 56 vai 70 šīm darbnespējas dienām, un sociālā apdrošināšana tātad viņai apmaksā šo darbnespējas lapu, attiecīgi par šo norādīto periodu, kādu ārsts tātad ir izsniedzis norādījis šajā darbnespējas lapā. Ko varētu piebilst, kā maternitātes pabalsts ir vienīgais tātad pabalsts, kuru maksā par periodu uz priekšu. Tātad māmiņai par šīm 56 vai 70 dienām šis pabalsts tiek izmaksāts vienā maksājumā par visu šo periodu uz priekšu. Tas nozīmē, ka jārēķinās, ka šie ienākumi, šī summa tātad ir par visu šo periodu uz priekšu, un nākamais kaut kāds vienreizējs maksājums, un tātad nākamo naudiņu saņems tikai pēc šī noteiktā perioda. Tas tad ir attiecībā uz māmiņām, kas ir pirmais, tātad šis maternitātes pabalsts. Tad, kad bērniņš ir piedzimis, tad, protams, bērniņa aprūpē un audzināšanā var iesaistīties arī bērniņa tētis. Un tēti,
kuri ir arī sociāli apdrošināti, tātad ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, viņiem ir tiesības pie sava darba devēja uz 10 darba dienu apmaksātu atvaļinājumu saistībā ar bērniņu piedzimšanu. Un tad, kad pie darba devēja viņš ir vienojies par šo atvaļinājumu periodu, kad viņš viņu izņems, tad tētim arī tieši tāpat var elektroniski iesniegt šo iesniegumu paternitātes pabalstu piešķiršanai, un VSA tātad viņam apmaksā šo 10 darba dienu atvaļinājumu kā paternitātes pabalstu. Sarunāta kā ar darba devēju, bet atkal tētim pašam ir jāpiesakās Latvijā LV vai? Jā, pabalstam. Tātad sākotnēji viņam būtu jāvēršās pie darba devēja un jāvienojās par šo atvaļinājumu izmantošanu, kuras tās dienas būs un kā viņš šo atvaļinājumu izmantos. Un tad, kad viņš to ir vienojies un izdarīs ar darba devēju, tad ir jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Varbūt papildināšu to, kādā laika periodā bērna tēvs var pieprasīt darba devējam atvaļinājumu, un kādā periodā mēs apmaksājam, jo tas nav bezgalīgs periods. Tas ir periods līdz bērna pusgada vecumam, līdz bērna 6 mēnešu vecumam. Tātad tētim darba devējam ir jāpieprasa šo 10 darba dienu atvaļinājums, un jāpieprasa mums pabalsts, ja tas termiņš nokavēts. Tad ne darba likums, ne likums par maternitātes un slimības apdrošināšanu vairs neparedz šī pabalsta piešķiršanu. Tātad tēti atceramies par šīm 10 dienām pirmajos 6 mēnešos. Jā, tieši tā. Jā. Un tātad ar nākamā gada 1. janvāri ir izmaiņas arī attiecībā uz šo paternitātes pabalstu piešķiršanas nosacījumiem. Un šie nosacījumi tātad ir attiecināmi uz tiem paternitātes pabalstu saņēmējiem, kuriem tātad ir piedzimuši dvīnīši vai vairāk bērniņi vienās dzemdībās. Un šie jaunie tātad nosacījumi paredz, ka paternitātes pabalsts tiks piešķirts par 10 darba dienu atvaļinājumu par katru bērnu. Tātad, ja teiksim, būs piedzimuši ģimenē dvīnīši un darba devējs par katru no šiem bērniņiem būs piešķīris 10 darba dienu atvaļinājumu, tad arī pabalsts tiks samaksāts tātad par 10 darba dienām par katru no šiem bērniem. Tātad 20 dienas. Tātad 20 dienas. Jā. Bet arī viņš var šo pusgada laikā, bet viņš var pa daļām izņemt. Jā. Nu, lūk, tas tad ir atkal uz tētiem. Kā nākamais tātad pabalsts no šī groza ir bērna piedzimšanas pabalsts. Tas ir vienreizējs pabalsts, ko izmaksā vienam no vecākiem, vai nu bērna tētim, vai nu bērna mammai. Tātad šobrīd par bērniņiem, kas ir dzimuši līdz 2025. gada 31. decembrim ieskaitot, pabalsta apmērs ir 421,17 eiro. Savukārt šīs izmaiņas ar 2026. gada 1. janvāri, tātad par bērniem, kuri būs dzimuši 1. janvārī vai vēlāk, šis piedzimšanas pabalsta apmērs tātad tiek paaugstināts uz 600 eiro. Tās tad ir šīs izmaiņas, kas ir attiecībā uz šo vienreizējo bērnu piedzimšanas pabalstu. Es papildināšu, Andri, ka vecāki jau mums iesūta jautājumus un jautā, ja mans bērniņš būs dzimis decembra nogalē, un es pieteikšos šim pabalstam vienreizējam piedzimšanas janvārī, tātad iesniegumu piedzimšanas pabalstam iesniegšu janvārī, kādu pabalstu apmēru es saņemšu? 421 eiro vai 600? Jūs saņemsiet 421 eiro, tādēļ, ka noteicošais fakts ir bērnu piedzimšanas. Bērnu piedzimšanas datums, un nav svarīgi, kad šo iesniegumu iesniedz. Un ja mēs runājam vēl par iesniegumiem, tad jāatcerās, kad iesniegumi, visi, par kuriem mēs runājam, ir iesniedzami pusgada laikā, tad jāievēro šis 6 mēnešu nogrieznis, kurā tātad pakalpojums ir jāpieprasa. Ko es gribu vēlreiz uzsvērt, tas ir jāpieprasa, nekas pats neieripos kontiņā, ja katrs šim atsevišķi ir jāpiesakās. Jā, tas gan, jo arī nereti ir šie jautājumi, vai valsts nezina, kad man ir piedzimis bērns, valsts zina, un kādēļ nepiešķira šos pabalstus saistībā ar bērnu piedzimšanu un audzināšanu automātiski. Jāsaka tā, ka tā ir lieta, uz ko jātiecās, bet pašlaik mūsu likumdošana paredz šo izvēles iespēju, jebkurus pabalstus saistībā ar bērnu audzināšanu un dzimšanu un kopšanu
ir iespēja saņemt vienam no vecākiem. Un valsts vecāku vietā nevar šo izvēli izdarīt. To izdara vecāki. Un vēl tāda lieta ir, ka vecākam ir jāpaziņo savs konta numurs, uz kuru mēs varam pārskaitīt, aģentūra var pārskaitīt šos pakalpojumus. Tā ir tāda lieta, tā ir labā lieta, uz ko ir jātiecās, bet jāatcerās, ka iesniegums, ja es vēlos saņemt pabalstu, man ir jāiesniedz iesniegums, kā to izdarīt, visērtāk portālā Latvija LV. Elektroniski autorizējos, atrodu aģentūras e-pakalpojumu VSA informāciju un pakalpojumu, atveru un piesaku pakalpojumu. Pieteikt pakalpojumu atrod, ir visi elektroniskie iesniegumi, kur vecāks ērti izvēloties, tas prasa. Visi dati arī ielasās tikai un ļoti ērti. Jā. Bet, ja ir tomēr uztraukums un jautājumi, var arī griezties klātienē pie jums. Es varbūt mazu solīti atpakaļ par to maternitātes pabalstu. Jūs teicāt, ja mamma ir tātad strādājusi, par viņu ir maksāti nodokļi, vai nebija, kas bija tagad ar studentiem? Vai viņiem par to vēlāk? Jā, labi. Tad nejaukšu kārtību. Jā, tas jā, labi. Tātad, jā, kā nākamais pabalsta veids, tātad vecākiem ir šis vecāku pabalsts, kas varbūt tiešām ir tas, manuprāt, varbūt vissarežģītākais, ar ko vecākiem ir visgrūtāk tikt galā. Tātad uz vecāku pabalstu ir tiesības arī tātad sociāli apdrošinātiem vecākiem, kuri tātad ir strādājošie, par kuriem ir veiktas šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tiesības uz vecāku pabalstu rodas ar nākamo dienu pēc šī maternitātes pabalsta. Tātad mammai pēc bērniņa piedzimšanas ir piešķirts šis maternitātes pabalsts par dzemdību atvaļinājumu laiku. Tad pēc šī atvaļinājuma rodas tiesības tālāk vienam no vecākiem uz šo vecāku pabalstu. Tātad šobrīd vecāku pabalstam tiek piedāvātas divas šīs izvēles iespējas. Vecāki var izvēlēties viņu saņemt uz kopējo vecāku pabalstu saņemšanas periodu nosakot 19 mēnešus vai 13 mēnešus. Ko tad tas nozīmē? Tātad izvēloties šos kopējo pabalstu uz 19 mēnešiem, 15 mēneši no tiem ir šī vecāka pabalsta tā saucamā pamatdaļa, kura tātad vecākam ir jāizņem līdz bērna 1,5 gada vecumam, un tad plus 2 mēneši mammai, plus 2 mēneši tētim, katram no vecākiem viņu vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas kopā tad arī veido šos 19 mēnešus. Savukārt izvēloties šo īsāko pabalstu saņemšanas periodu uz 13 mēnešiem, 9 mēneši tātad būs šī vecāka pabalsta pamatdaļa, kas ir jāizmanto līdz bērna 1 gada vecumam, un plus 2 mēneši tētim un mammai 2 šī vecāka pabalsta nenododamā daļa. Atkarībā no tā, kādu tad izvēlas šo kopējo vecāku pabalstu saņemšanas periodu, ir atkarīgs arī pabalsta apmērs. Ja mēs izvēlamies šo īsāko periodu, tad pabalsta apmērs būs 60% no šī pabalsta pieprasītāja vidējās tās iemaksu algas. Savukārt izvēloties garāko periodu, tātad pabalsts saņems ilgāk, bet šis apmērs būs tātad 43,75% tātad no šīs pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas. Attiecībā uz nenododamo daļu, arī nenododamās daļas apmērs būs neatkarīgi no tā, kurā periodā šis vecāks šo nenododamo daļu pieprasa. Vai viņš pieprasa uzreiz secīgi pēc šīs pamatdaļas, vai jebkurā citā periodā līdz bērna 8 gadu vecumam, šīs nenododamās daļas apmērs, šie 60 vai 43%, būs atkarīgs no tā, kāda sākotnēji tika izvēlēts tātad vispār viss šis vecāku pabalsta kopējais periods. Principā to daļu var izņemt vēlāk, bet summa nemainās. Viņam, principā jau būs zināms tas apjoms naudas. Šis apjoms, neapjoms, tātad ir atkarīgs no katra vecāka šiem ienākumiem. Jā, bet tas tika aprēķināts. Šis apmērs, noteiktais apmērs 43 vai 60%, tātad atkarībā no tā, kāds sākotnēji tika izvēlēts jau šis viss kopējais pabalsta ilgums. Jā. Kas vēl attiecībā uz vecāku pabalstu ir nosacījums, ka vecāku pabalstu tātad vecāks var saņemt vai atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, tātad viņš, ja būs bērnu kopšanas atvaļinājumā, viņš šo vecāku pabalstu varēs saņemt piešķirtajā pilnā apmērā. Tātad. Bet ir tāds nosacījums, kā vecāku pabalstu var saņemt arī turpinot strādāt vai gūstot ienākumus kā pašnodarbinātajiem. Un līdz ar to, ja šis vecāks turpinās strādāt un nedosies kopšanas atvaļinājumā pabalstu saņemšanas laikā,
tad viņam šo vecāku pabalstu izmaksās 75% apmērā no šī piešķirtā pabalsta apmēra. Tad pie viena varu... Bet strādāt var pilnu slodzi. Jā, neatkarībā tātad no darba slodzes, no ilguma. Tātad šajā 2025. gadā šie bija tie 75%, un šie labvēlīgie nosacījumi tātad būs spēkā arī vēl visu nākamo gadu, tātad 2026. gadā visiem vecāku pabalstu saņēmējiem, tātad kuri nebūs bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet turpinās strādāt un gūt ienākums, arī šis pabalsta apmērs tātad tiek saglabāts šie 75% no piešķirtā pabalsta apmēra. Un ja es esmu, piemēram, pašnodarbinātais, vai es varu, piemēram, tikai 1 mēnesi pastrādāt un tad saņemt to 75 nākamajā, piemēram, atkal pilnu pabalstu? Tas var tā, ja? Pareizi, tieši tā. Jo pašnodarbinātais jau pats nosaka savu darba režīmu un ienākumu gūšanu saimniecisko. Un tajā periodā, kad gūst ienākums no saimnieciskās darbības un arī veic obligātās iemaksas par to periodu, tajā periodā mēnesī būs 75%. Kādus mēnešus, ka saimnieciskā darbība netiek veikta, tad ir pilna apmēra aprēķinātais pabalsts. Tieši tāpat jau arī darba ņēmējiem. Ja cilvēks ir izvēlējies vienu vai otru to pabalstu saņemšanas ilgumu, cilvēks jau var 2 mēnešus atrasties bērnu kopšanas atvaļinājumā, atkal 2 mēnešus pastrādāt. Un atkal, tā kā tā dinamika var būt mainīga, un es varbūt papildinot Andrikas teikto, kādēļ Andrika teica, attiecībā uz strādājošiem vecākiem, šie labvēlīgie nosacījumi par 75%, jo līdz 2025. gadam strādājošs vecāks varēja saņemt vecāku pabalstu 50% apmērā. Tad valdība 25. gadā noteica uz 1 gadu terminētu normu izmaksas 75% apmērā, kur arī novērtēja, un arī uz 26. gadu, vēl uz 1 gadu, tātad pagarināja šo, kā jau mēs teicām, labvēlīgāko nosacījumu, kad ir lielāka apmēra šī izmaksas strādājot. Skatīsimies, kā būs tālāk ar 27. gadu, vai šī norma paliks kā patstāvīga, vai atkal tiks terminēti pagarināti. Un vēl tāda niansīta, vai jau bezmaz no 1. centa, piemēram, ja es eju strādāt, tas varbūt pieņemsim tajā mēnesī nopelnu 10 eiro, es tagad neaplīju. Bet tad kaut vai no 1. centa, tad šis te vecāku pabalsts tad ir 75% apmērā jau no 1. eiro, ko jūs papildus nopelniet. Vai ir kaut kāds mazais slieksnītis, kam... Sapratām jūs jautājumu. Šis ir aktuālais jautājums. Pēc būtības visi sociālās apdrošināšanas pabalsti, kuri tiek aprēķināti no cilvēka algām, tā skaitā vecāku pabalsts, ir ienākuma aizvietotājs, darbalgas aizvietotājs. Un šo kompensāciju no valsts tajā laikā, kad es kaut kādu iemeslu dēļ nevaru strādāt, vecāku pabalstu varu saņemt, tad, kad es negūstu ienākums. Vecāku pabalstam ir gan šī nianse, atšķirībā, piemēram, no slimības pabalsta, no bezdarbnieku pabalsta, kad nemaz. Šeit ir tie 75% strādājot. Bet, tātad gūstot jebkāda veida ienākumus, vai kā darba ņēmējiem, vai kā pašnodarbinātam no saimnieciskās darbības, vai kā autoratlīdzības saņēmējiem, jo ļoti daudz māmiņas bērnkopības laikā veic autordarbus un saņem nelielas vai lielas izmaksas, honorārus, samaksas honorārus. Tātad, tajā laikā, kad jūs saņemat ienākumus, vecāku pabalstu saņemšanas laikā, pabalsts ir 75%. Ir tikai viena nianse. Ja cilvēks, vecāku pabalstu saņēmējs, valsts ieņēmuma dienestā ir reģistrējis savu saimniecisko darbību, tātad kā pašnodarbinātais, un viņa ienākumi ir līdz valstī noteiktai minimālai algai, šogad 740, nākamgad līdz 780, un obligātās iemaksas viņam ir jāveic tikai 10% apmērā, jo tie ienākumi ir nelieli. Un cilvēks tiek apdrošināts tikai un vienīgi pensijai. Tādā gadījumā ir pieļaujams un atļauts saņemt vecāku pabalstu pilnā apmērā un gūt šos ienākumus. Bet kā piemērs, tātad cilvēks ir autoratlīdzības saņēmējs. Ir parādīt, kur tā nianses. Noslēdzot šo autorlīgumu, vienojās, kurš veiks obligātās iemaksas un visu nodokļu nomaksas.
vai autoratlīdzības izmaksātājs. Ja tā, tad tādā gadījumā ir šis īpašais autoratlīdzības režīms, pēc šī līguma visus nodokļus nomaksā autoratlīdzības izmaksātājs, un šī persona, šis vecāks, kurš saņem šo honorāru, ir pašnodarbinātais vispārīgā izpratnē. Tas nozīmē, neatkarīgi no honorāra lieluma, 10 eiro, 500, 1000 eiro vecāku pabalstu var saņemt tikai un vienīgi kā strādājošs 75% apmērā. Ja vecāks, māmiņa, teiksim, ir reģistrējis savu saimniecisko darbību pati vēl saņemuma dienestā un pati noslēdzot līgumu, autoru līgumu saka, es pati veikšu visus nodokļus, un šie ienākumi tajā mēnesī ir ļoti nelieli līdz minimālai darba algai valstī, ko gan nevar teikt, ka tie ir nelieli, bet tāds ir nosacījums, un obligātās iemaksas, kas tiek maksāts un iesniegts atskaits valsts ieņēmuma dienestam, ir tikai 10% no tā gūtā ienākuma, tad ir pieļaujams, kad vecāku pabalsts tiek izmaksāts pilnā apmērā. Mēs valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to redz un kontrolē, un ja tiešām ir tikai un vienīgi šajā režīmā pie šādiem spēles nosacījumiem gūtie ienākumi, tad vecāku pabalsts tiek izmaksāts par to periodu pilnā apmērā. Tikai viena maza nišiņa. Bet ir labi zināt un dzirdēt šo niansi. Jā, tas ir pašlaik. Iespējams, ka arī nākotnē varbūt būs kāds izmaiņas, bet tā ir bijis un tā ir pašlaik. Labi, paldies. Tātad, kas tad vēl mums ir attiecībā uz tiem vecāku pabalstu saņēmējiem? No nākamā gada 1. janvāra ir izmaiņas šajā vecāku pabalsta kopējā perioda noteikšanā. Kā tad ir šobrīd? Šobrīd par tiem vecāku pabalstu saņēmējiem, kuriem bērniņš ir dzimis līdz šā gada 31. decembrim, tātad ieskaitot, nosakot šo vecāku pabalstu izmaksas periodu, tā teikt precīzāk pamatdaļas periodu. Šajā periodā tiek ieskaitīts viss maternitātes pabalsta izmaksas periods, kas seko pēc bērna piedzimšanas. Tas varētu būt gan pat grūtniecības atvaļinājuma kaut kāda daļa un viss dzemdību atvaļinājuma periods. Savukārt no nākamā gada, tātad par bērniņiem, kas ir dzimuši 1. janvārī vai vēlāk, tātad, ja tiks pieprasīts šis vecāku pabalsts, tad šajā vecāku pabalsta kopējā izmaksas periodā vairs tikai tiks ieskaitīts dzemdību atvaļinājuma periods, kas sekos pēc bērna piedzimšanas. Tātad līdz šim tas varēja būt viss maternitātes, tātad gan grūtniecība, dzemdība, tātad un ar 1. janvāri par bērniem, kas ir dzimuši janvārī vai vēlāk, tātad būs tikai dzemdību atvaļinājuma periods. Šīs likuma normas, šis precizējums tika ieviests, lai tā teikt novienādotu visiem vecākiem vienlīdzīgus nosacījumus šī vecāku pabalsta saņemšanā un izmaksas perioda noteikšanā, lai nebūtu šīs situācijas, kad tā teikt, šī attieksme zaudē tie vecāki, kuru bērniņš ir piedzimis pirms šī ārsta noteiktā datuma grūtniecības jau laikā. Tad tagad būs tā, ka visiem vecākiem tātad šis izmaksas periods vecāku pabalstam būs vienlīdzīgāks, jo visiem tātad no šī pabalsta kopējā perioda tātad tiks izskaitīts, tā teikt, šis dzemdību periods. Ja, līdz šim tātad no 2022. gada bija ieviesta šī likuma norma, ka ja bērniņš ir piedzimis pat māmiņām vēl pirms iestājās šis grūtniecības atvaļinājums, tad vecāku pabalsta izmaksas periodu šiem vecākiem pagarinājām par šo grūtniecības atvaļinājumu periodu. Bet tas tātad attiecās tikai uz tiem, kam bērniņš ir ļoti agri piedzimis vēl pirms grūtniecības atvaļinājuma sākšanās. Savukārt tiem vecākiem, kuriem bērniņš arī piedzima ātrāk nekā ārsta noteiktā datumā, bet jau grūtniecības atvaļinājuma laikā, tad šie vecāki kaut kādā ziņā varbūt bija, tā teikt, zaudētāji šī vecāku pabalsta izmaksas perioda saņemšanas ilgumā, un līdz ar to, lai tomēr visiem būtu labvēlīgāki un vienādi šie nosacījumi, tad ir ieviesta šī norma, kad kopējā periodā vairs ieskaita tikai dzemdību atvaļinājuma periodu, kas seko pēc bērna piedzimšanas. Tas varbūt arī tikai nedaudz papildināšu, ka šis arī bija tiešām tāds ļoti sens jautājums, par ko arī vecāki nereti uzdeva jautājums. Un pat, kā Andrika arī teica, šajā gadījumā pilnīgi visiem ir vienāds spēles nosacījumi, bet, gan, protams, lai varētu
to starta punktu pateikt, uz ko attiecās. Ir bērna dzimšanas datums 26. gada janvārs, bet visiem ir vienādi spēles noteikumi, visiem ir vienādi noteikts periods, vai bērniņš pasaulē ir atnācis 5 dienas ātrāk pirms ārsta noteiktā datuma, vai mēnesi ātrāk, vai arī piedzimis ir laiks. Jā. Tātad visiem vecākiem tiek vienādi noteikts pēc viena aprēķina algoritma šīs te vecāku pabalstu saņemšanas ilgums. Tātad, ieviest, kā Andrika arī teica, ieviest taisnīgums tādā ziņā. Un turpinot par vecāku pabalstu, tātad, kā jau sākumā minēja, ka vecāku pabalsts tātad mums sastāv no 2 daļām. Ir šīs vecāku pabalsts, jeb šī saucamā pamatdaļa, un vecāku pabalsta nenododamā daļa. Kas tad ir šī vecāku pabalsta nenododamā daļa? Tie ir 2 kalendārie mēneši, kas pienāks katram no vecākiem. Ja šo vecāku pabalstu pamatdaļu vecāki savā starpā var tātad izvēlēties saņemt vai nu viens, vai nu otrs, vai pat pabalstu saņemšanas laikā mainīties savstarpēji ar vietām ar šo pabalstu saņemšanu, tad šī nenododamā daļa ir tā, kas pienāks katram no vecākiem, kuru nevar tāpat vienkārši nodot vai atdot otram vecākam saņemšanai, kas ir jāizmanto katram pašam. Tātad šo nenododamo daļu vecāks var saņemt jebkurā periodā līdz bērna 8 gadu vecuma saņemšanai. Un, lai saņemtu vecāku pabalstu nenododamo daļu, tāpat vecākam arī ir jābūt tātad sociāli apdrošinātai personai, un obligāts nosacījums ir, ka ir jāatrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Ar nākamā gada 1. janvāri arī šajā nosacījumā ir ieviestas tādas nelielas izmaiņas attiecībā uz tiesībām uz šo nenododamo daļu. Nosacījums par to, ka ir jāatrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, pats par sevi paliek spēkā, bet tiek ieviests jauns, tā teikt, mazs atbalsta mehānisms tiem vecākiem, kuri šo vecāku pabalstu un savu nenododamo daļu ir pieprasījuši, tā teikt, secīgi vienu pēc otra, kā vienu nepārtrauktu periodu. Tad gadījumā, ja vecāks šādi ir pieprasījis šo visu un vecāks ir atbrīvots no darba vai zaudējis šī darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu jau maternitātes laikā vai vecāku pabalstu saņemšanas laikā vai varbūt pat nenododamās daļas saņemšanas laikā, tad viņam joprojām saglabājas tiesības saņemt šo vecāku pabalstu nenododamo daļu, neskatoties uz to, ka viņš tātad vairs nav šajās darba attiecībās un faktiski nevar atrasties šajā bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tātad, ja līdz šim bija tas nosacījums, ka obligāti ir jābūt tātad darba ņēmējiem vai pašnodarbinātam un jābūt bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad tagad šis nosacījums ir nedaudz paplašināts tiem, kuri šo vecāku pabalstu pamatdaļu un nenododamo daļu izmanto secīgi kā vienotu veselumu, un kaut kādā brīdī šī pabalsta saņemšanas laikā, tā teikt, zaudē šo savu darba ņēmēju statusu. Bet kā jūs teicāt, šo daļu var izņemt līdz 8 gadu vecumam. Ko nozīmē, kad ir jāatrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā? Tas nozīmē, kad ir bijis tas sākuma periods vai ko tas nozīmē? Tas nozīmē tātad, ja vecāks izvēlās savus 2 mēnešus, saņemt gadījumā, kad bērnam paliek 3 gadi, viņš uzsāk bērndārza gaitas atsevišķi, vienkārši izvēlās saņemt šo nosacījumu, tad viņam pie darba devēja ir jālūdz piešķirt bērna kopšanas atvaļinājums. Tā noformēšanas. Jā, noformēties. Un savukārt Valsts sociālajai apdrošināšanas aģentūrai ir jāiesniedz iesniegums tātad vecāku pabalstu nenododamās daļas piešķiršanai, tātad par šo atvaļinājuma periodu, kas ir kā šī vecāku pabalsta nenododamā daļa. Tas neskaitīsies vienkārši kā atvaļinājums, bet tas nosaukums. Jā, tas nebūs kā ikgadējais atvaļinājums, ko darba devējiem pieprasa, bet šis būs bērnu kopšanas atvaļinājums. Un šos 2 šo nenododamo daļu, šie 2 kalendārie mēneši nav obligāti jāizmanto arī visi uzreiz. Lielākoties māmiņas izvēlās tomēr viņus izmantot secīgi pēc pamatdaļas un visus uzreiz, lai kaut kādā mērā šis bērnu kopšanas atvaļinājums, kamēr viņas atrodas ar bērniņu mājās un viņš ir maziņš, ilgākā laika posmā tiktu apmaksāts. Bet bērnu tēvi izvēlās ļoti dažādi. Gan šos 2 mēnešus visus kopā uzreiz izmantot vai arī dalīt pa daļām. Un tā kā darba likums nosaka, ka īsākais atvaļinājuma periods, bērnu kopšanas atvaļinājuma periods var būt 1 kalendārā nedēļa, tad tas nozīmē, ka arī šī nenododamā daļa, šis īsākais periods, par kuru viņi var saņemt, ir šī 1 kalendārā nedēļa. Tātad šo
šos 2 mēnešus līdz pat bērna 8 gadu vecumam var izņemt vai nu visus uzreiz kopā vai dalīti, pēc nepieciešamības ģimenē. Un tu atkal vienojies ar darba devēju, kuri būs šie datumi, un atkal Latvija LV es varu tātad saklikšķināt arī pa daļām, tur būs tas tā pieejama. Tātad izvēloties šo iesniegumu vecāku pabalstu piešķiršanai, jāveic atzīme, ka vēlos pieprasīt tikai šo vecāku pabalstu nenododamo daļu, un tātad ir jāatzīmē, tātad jāieraksta šie, no kura datuma līdz kuram datumam, tad šī nenododamā daļa tiks pieprasīta, vai tā būs nedēļa, vai 2, vai mēnesis, vai varbūt visi 2 mēneši tātad kopā. Un par to tad arī tiks pabalstiņš piešķirts. Es varbūt papildināšu, kur ir tāds izpratnes klupšanas akmens tajos likuma džungļos, ko cilvēkiem ir grūti izprast. Šis vecāku pabalsts un bērnu kopšanas atvaļinājums. Vecāki jauc, vai tas ir viens un tas pats, vai tās ir 2 dažādas lietas. Pēc būtības tās ir 2 dažādas lietas. Pabalsts ir tas pabalsts, ko piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un atvaļinājums ir tā lieta, ko mēs kārtojam ar darba devēju, kur mums stāv darba likums, un man, kā darbiniekam, ir tiesības pieprasīt bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un viņš salāgojās tik tālu, kad bērnu kopšanas atvaļinājumu darba likums saka, darbiniekam ir tiesības pieprasīt 1,5 kalendāru laiku līdz pat bērniņa 8 gadu vecumam, dalīti vienā periodā, kā nu vēlās. Un salāgojās tie abi nosacījumi pie tāda nosacījuma, ka vecāku pabalstu pilnā apmērā maksā, ja atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tātad, un ja strādā, tad ir 75% pamatdaļa, un nenodotuma daļa strādājot nevar saņemt vispār, izņemot to nosacījumu, kāds tagad tiks ieviests no nākamā gada. Tātad, tās ir 2 dažādas lietas, bet tomēr saistītas. Viena ir manas attiecības kā darbiniekam ar darba devēju, pieprasa atvaļinājumu, ir atvaļinājums, tālāk prasu aģentūrai pabalstu piešķiršanu. Aģentūra arī šos datus no valsts ieņēmuma dienesta saņem un redz, ka pieprasītājiem, pabalstu pieprasītājiem ir šis bērnu kopšanas atvaļinājums, un attiecīgi par tādu datu nekas nav jāsniedz. Un runājot par šīm izvēlēm, par scenārijiem, kā es varu pieprasīt vecāku pabalstu, iesniegumā tiešām ir tās izvēles iespējas, vai nu es pieprasu tikai to pamatdaļu, vai es pieprasu uzreiz pamatdaļu plus nenododamo daļu, otru, vai es pieprasu tikai nenododamo daļu. Tātad ir šīs izvēles gan tajā e-iesniegumā, gan papīrformas iesniegumā. Un ja nav skaidrība, kā izpildīt, vienmēr var zvanīt uz aģentūras konsultatīvo tālruni, var rakstīt uz konsultatīvo e-pastu vai arī jebkuru kuru citu klātienē jautājumu uzdot. Ja mēs tā vienkāršot sakam, tad šī būs tā lielākā naudiņa ilgāko periodu, kas tad mums arī ļaus atrasties mājās. Visdrīzāk, ja tie pirmie bija vienreizējie pabalsti, dažiem ir noteiktas summas un dažiem atkal skatās no mūsu ienākumiem. Bet tik un tā tas bija vienreizējs, tad šis ir tas ilgākais naudas plūsma. Tā ir. Jā. Un papildinot vēl teikt to, ka jebkurā gadījumā izvēloties vai kaut vai šo garāko periodu, šiem 19 mēnešiem kopējo, šis pabalsta saņemšanas periods var nesakrist ar šo darba devēju piešķirto bērnu kopšanas atvaļinājumu. Jo pabalsts tiek piešķirts uz konkrētu, tātad šiem mēnešiem uz konkrētu laiku, savukārt bērnu kopšanas atvaļinājumu piešķir darba devējs atkal uz Kā tas darbinieks ir pieprasījis, un maksimums ir šis 1 gads un 6 mēneši, tad pabalsts ir kaut kas cits, un šis bērnu kopšanas atvaļinājums ir kaut kas cits, ko arī diezgan bieži tātad jauc, un liekas, ka tātad, cik ir atvaļinājums, tik ilgi saņemšu pabalstu, bet tā noteikti nebūs, jā. Un vēl varētu piebilst to, ka vecākiem lūgt izvērtēt pirms šī vecāku pabalsta iesnieguma piešķiršanas abiem mājās sanākt kopā pie galda, tā teikt, un izvērtēt, kuram tas būtu izdevīgāk, tātad apmēra ziņā, varbūt kā ģimenei ir nepieciešams un uz kādu periodu. Tātad ņemsim šo 60% īsāku periodu vai 43% katru mēnesi saņemsim mazāk, bet ilgāku periodu, jo pēc tam, kad šis pabalsta iesniegums ir iesniegts un lēmums jau par pabalstu piešķiršanu ir pieņemts, diemžēl nav iespējams vairāk mainīt jau šo sākotnēji veikto izvēli. Tātad jūs tādu esat izvēlējušies, lēmums ir pieņemts, ir piešķirts un
ļoti bieži ir tā, ka vecāki sasteidz šo lēmumu, lai kaut ko neaizmirst un pieprasa, un tad ir grūti pēc tam, diemžēl, kaut ko jau vairāk mainīt. Bet vispār jūs teicāt, ka drīkst kombinēt starp vecākiem arī, ja? Jā, tādā ziņā. 6 mēneši ir mamma, tad atkal 6 mēneši tētis, bet tas mums ir tā tad jāpasaka jau tajā pirmajā... Nē, izmaiņas vecāki var veikt savstarpēji mainoties, jebkurā posmā izvēloties. Tas nav sākotnēji. Sākotnēji vecākiem ir jāvienojas par to, uz kuru periodu un kuru apmēru, jo to gan mainīt nevarēs. Ja sākotnēji saņēma mamma, tad, kad viņa mainās, saņems tētis, bet viņš nevarēs, ja bija izvēlēti šie 19 mēneši un 43%, tad tētis vairs nevarēs izvēlēties, turpinot saņemt tātad šos īsāko periodu un 60%. Viņam paliks jau tas sākotnēji izvēlētais. Bet 60% būs atkal tad no tēta ienākumiem. Tie sākotnēji izvēlētie, bet no tēta ienākumiem. Katram vecākam aprēķinās pat tad, ja viņi mainīsies, aprēķina no viņa ienākumiem. Jā, katram aprēķina no saviem, vienkārši tas, ka tas sākotnēji izvēlētais apmērs vairs nevar mainīt. Un ilgums paliek vienāds. Tāpatās, protams, portālā Latvija Go.lv ir pieejams gan vecākiem šis maternitātes pabalsta kalkulators, gan arī vecāku pabalsta kalkulators, kur vecāki paši var pirms šī iesniegšanas parēķināt, tā teikt, paspēlēties ar datumiem, ar izvēles iespējām, ar šiem procentiem, cik tad viņi saņemtu katru mēnesi izvēlēti uz šādu variantu vai tādu, un tikai tad iesniegt šo iesniegumu, jo, kā jau mēs sākumā minējām, tad šo iesniegumu tātad var iesniegt 6 mēnešu laikā, un, ja rodās kādi jautājumi, tad, protams, varbūt tās kontaktēties un jautāt, pirms tiek izdarīta šī izvēle. Par ko ir vērts aizdomāties? Jā, paldies, Andrika, norādīja, kad e-pakalpojumā VSA informācija un pakalpojumi ir šie prognožu rīki, un šīs prognozes cilvēks autorizējas, jo pirmkārt viņš ir atpazīstams un uz cilvēku datiem, tātad no reālām viņa ienākumiem tiek aprēķināti šie pabalsti. Man nebūs pašam tur jāliek algu kaut kādu saraksti, viņš to uzreiz redzēs. Jā, gaidāmais pabalsts, ko jūs prognozēsiet, ir tuvumā, kaut kādi 3-4 mēneši, tad pilnībā visi dati par 12 mēnešiem, no kuriem mums jārēķina vidēja alga, ir VSA rīcībā. Līdz ar to šis prognozes rīks izmanto visus jau VSA rīcībā datus. Ja jūs šodien, piemēram, vēlēsieties prognozēt, kāds būs maternitātes pabalsts, ja tas tiktu pieprasīts 26. gada novembrī, lielu laiku uz priekšu, tas ir iespējams, tad jums šis prognozes rīks paprasīs aizpildīt nepieciešamo informāciju, kura nav vēl aģentūras rīcībā, kāds ienākums jūs plānojat. Prognozējam ienākumu pirms nodokļu nomaksas. Tā ir viena lieta, un mēs arī aicinām, protams, šis rīks ir arī gatavots un pielāgots visām iespējām, bet ir dzīvē tādas situācijas, kad varbūt neizdodas šo prognozi sagatavot, varbūt tur ir autora atlīdzības vairākas, cilvēkiem ir vairāk apdrošinātās personas status, pie tādām sarežģītām dzīves situācijām. Bet to mēs aicinām vecākus izmantot un paskatīties, cik vecāku pabalsts būtu tētim, cik mammai, cik vienam un otram pie garāka, īsāka perioda, un tad izdarīt izvēli. Tikai, ko es vēl gribēju piebilst, pie tāda modeļa, abi vecāki ir strādājoši. Tētim ir lielāka alga. Tātad tā izvēle par labu krīt. Tētis pieprasa vecāku pabalstu, viņš viņu arī saņem, viņš turpina strādāt, viņš viņu saņem 75% apmērā, jo viņam šāda apmēra vecāku pabalsts ir lielāks nekā mamītei, atrodoties bērnkopšanā 100%. Jā, tāda iespēja ir, tāda arī cilvēki izmanto tikai tik vien, kad jāatcerās, ka šajā laikā, kad māmiņa kopja bērnu mājās un izmanto darba devēja piešķirto bērnu kopšanas atvaļinājumu un nesaņem pabalstu, viņa šajā laikā nav sociāli apdrošināta. Viņai nekrājās šajā laikā pensijas kapitāls, un ja gadījumā pēc bērnu kopības māmiņa
izdomātu vairs neatgriezties darbā vai kaut kas ir mainījies, un viņa vēlētos pieteikties bezdarbnieku pabalstam, viņai uz to nebūtu tiesības, jo viņa visu šo periodu, gadu vai vairāk nav apdrošināta nevienam sociālam riskam, tā skaitā bezdarbnieku pabalstam. Jo valsts par cilvēku veic obligātās iemaksas par nestrādājošu cilvēku, ja viņš ir pabalsts saņēmējs. Tā ir tāda niansība. Bet, ja mamma saņem tātad šo, tad viņa pēc tam var arī iet uz bezdarbniekiem, ja? Un jūs teicāt arī pensiju. Tagad, pensijas kapitāls viņai krājās, stāžs un pensijas kapitāls, jā. Labi. Laikam šim ir esam iztrekušies. Vienīgais, kas vēl tātad ar nākamo gadu, kādas izmaiņas ir attiecībā uz vecāku pabalstu, bet šīs izmaiņas stāsies spēkā no 2026. gada 1. jūlija, ir tas, ka vecāku pabalstu piešķirs par bērniem tikai un vienīgi tiem, kuriem tātad Latvijā būs piešķirts personas kods, kuri tātad faktiski pastāvīgi dzīvos Latvijā, un kuriem tātad fizisko personu reģistrā būs aktīvs šis status. Vienīgais izņēmums ir tad, ja bērniņš ar otru vecāku dzīvo, un tas otrs vecāks ir nodarbināts kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī vai Šveices konfederācijā, tad tiks piemēroti šie starpvalstu regulas nosacījumi. Pārējos tātad gadījumos, tātad bērniņam būs faktiski pastāvīgi jādzīvo Latvijā, lai varētu tātad būt tiesības uz šo vecāku pabalstu. Tās tad ir tādas vēl pēdējās izmaiņas. Bet tas būs arī no jūlija. Tās būs ar 1. jūliju, jā. Un vēl svarīgi piebilst, kad, lai tās arī nākotnes izmaiņas, tādam vecākam, kurš Latvijā ir nodarbināts, bet mamīte ar bērnu Latvijā nedzīvo, dzīvo, piemēram, 3. valstī, tad ar 1. jūliju šādiem vecākiem piešķirto pabalstu izmaksas tiks pārtraukt. Ja viņam uz šodien ir piešķirts un periods, par kuru vēl būtu maksājums, ir pēc 1. jūlijā, 1. jūlijā tiks pārtraukt iepriekš piešķirto pabalstu un jauni netiks piešķirti. Tad varbūt vēl paturpinot, nākamais pabalsts ir bērnu kopšanas pabalsts, kuru maksā kopā ar vecāku pabalstu strādājošiem vecākiem, un ja vecāks ir nestrādājošs, tad maksā pabalstu no bērna dzimšanas uzreiz. Bērnu kopšanas pabalstu maksā līdz bērna 1,5 gada vecumam, tie ir uz šodien 171 eiro un no bērniņa 1,5 gada līdz 2 gadiem 42 eiro. No nākamā gada 1. janvāra bērnu kopšanas pabalsta apmērs pilnīgi visiem saņēmējiem. Gan tiem, kuriem ir piešķirts, un periods turpinās vēl pēc 26. Gan tiem, kuriem 26. gadā tiks piešķirts, pabalsta apmērs tiek paaugstināts no 171 uz 298 eiro. Tātad strādājošie vecāki saņem vecāku pabalstu plus 298 eiro bērnu kopšanas pabalstu, un nestrādājošie vecāki šo pabalstu arī tāpat saņem uzreiz no bērna dzimšanas 298 eiro. Te atkal jāizvēlas viens no vecākiem. Vai tas iet mammai? Tātad bērnu kopšanas pabalsts iet tandēmā, nesaraujamās saitēs kopā ar vecāku pabalstu. Tas, kurš ir izvēlējies vecāku pabalstu, tas vecāks automātiski saņem, nevis automātiski, bet iesniedzot ar iesniegumu. Atkal atsevišķi ķeksīts, ķeksīts tā iesniegumā, jo iesniegums ir viens, vecāku pabalstu un bērnu kopšanas pabalsts. Tātad strādājošam vecākam, kurš izvēlējies saņemt vecāku pabalstu, komplektā nāk bērnu kopšanas pabalsts, nestrādājušiem vecākiem izvēle tētis vai mamma pieprasa šo te atsevišķu bērnu kopšanas pabalstu. Tātad apmērs paaugstinās 298 eiro. Ja iepriekš šī summa, kas šogad ir 171, ir konstanta summa, tad no nākamā gada šis pabalsta apmērs tiek noteikts procentuāli no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās ienākuma mediānas, un ir noteikts, ka šis pabalsta apmērs tiks pārskatīts 1 reizi 2 gados, katru 2. gada 1. janvārī. Tas nozīmē, tagad 26. gadā ir pabalsta apmēra izmaiņas, un nākamās izmaiņas būs 28. gada 1. janvārī. Un tā arī tāda laba ziņa. Ir noteikts, ka
Bērnu kopšanas pabalstu piešķirs līdz bērna 1,5 gada vecumam, ne vairs līdz 2 gadi. Bet, saglabājot šo tiesisko paļāvību, visiem vecākiem, kuriem bērniņi piedzims vēl līdz nākamā gada 2. novembrim, ieskaitot, tās ir 306 dienas tie, kur jau ir ieplānojuši un gaidībās, lai saglabātu šo tiesisko paļāvību, lai nebūtu kā ar nazi nogriezts. Šiem visiem vecākiem vēl piešķirs līdz bērniņu 2 gadu, tos 42 eiro pusgadu vēl maksās. Bet tiem vecākiem, kuriem bērni jau dzimst nākamā gada 3. novembra vai vēlāk, 26. gada 3. novembris vai vēlāk, bērnu kopšanas pabalsta periods, par kuru piešķirs, būs 1,5 gads, un summa visiem vienāda, tātad šie 298 eiro līdz nākamajām izmaiņām. Varbūt tādu, un vēl par ģimeni, turpinot par ģimeni, tātad ir šis pēdējais pabalsts grozā, kas ir ģimenes valsts pabalsts. Tā saucamā, tautā saucamā bērnu nauda. Jā, es gribēju teikt. Jā, tautā saucamā bērnu nauda, kuru piešķir no bērna 1 gada vecuma. Ne no dzimšanas, bet no bērna 1 gada vecuma. Maksā šo pabalstu līdz bērna 16 gadiem bez nosacījumiem un periodā no 16 līdz 20 gadiem, tad, ja bērns mācās. Nu, lūk, pabalsta apmērs ir atkarīgs no ģimenē audzināmo bērnu skaita, par kuriem saņem pabalstu. Nu, piemēram, es esmu pieprasījis, man ir 3 bērni, pieņemsim, ka mani visi ir vecumā līdz 16 gadiem, no gada līdz 16, 3 audzināmie bērni, es par viņiem esmu pieprasījis ģimenes valsts pabalstu, un es par visiem 3 saņemu, un atkarībā no to man arī veidojās šīs ģimenes valsts pabalsta apmērs. Par 1 bērnu 25 eiro, par 2 audzināmiem bērniem 100 eiro, bet ja 3 audzināmie 225 eiro, un tālāk šis te apmērs, tātad 4 un vairāk, ja 4 un vairāk ir par katru bērniņu 100 eiro, tātad 400, 500 un tā tālāk. Kādas ir izmaiņas no nākamā gada attiecībā uz ģimenes valsts pabalstu? Pabalsta apmēra izmaiņas nebūs, bet nosacījumi mainās, paplašinās saņēmēju loks, tātad paplašinās nosacījumi labvēlīgāki, tātad par kuriem bērniem var vēl saņemt ģimenes valsts pabalstu. Ja tagad ģimenes valsts pabalstu vecumā no 16 līdz 20 gadiem var saņemt, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, vidusskola, ģimnāzija, jebkuru profskolu, tad no nākamā gada ģimenes valsts pabalstu varēs saņemt arī par bērniem, kuri studē, un nosacījumi ir tātad bērns studē, nav vecāks par 20 gadiem, jo ģimenes valsts pabalstu maksā līdz 20 gadiem. Tātad pilni 19, ja? Līdz 20 gadiem un nav stājies laulībā. Tie nosacījumi ir tādi paši kā tagad, tikai nāk klāt vēl viens nosacījums, ja arī studē. Un šis arī ir tāds bijis ilgstoši uzdots jautājums no vecāku puses, jo bērni, kad pabeidz vidusskolu, pabeidz ģimnāziju, pabeidz profesionālo izglītības iestādi, vēl nav sasnieguši 20 gadu vecumu, un bērni aiziet studēt, un šī ģimenes valsts pabalsta izmaksas nenotiek. Tādēļ, kad mācoties augstākā izglītības iestādē, šo pabalstu nemaksāja. No nākamā gada tā tad ir izmaiņas šajā. Vēl nosacījums. Ja tas bērns tagad jau mācās, viņam ir tie 19, tagad tad janvāri drīkst, tad ir jāiesniedz pa jaunam šie te papīri, kad jā, viņš studē, un viņam vēl pienākās. Saprat, jā. Vēl gribēju vienu niansīt piebilst pie tām studijām. Ja pie vispārējās izglītības iestādes vai profesionālās izglītības iestādes svarīgs tikai mācīšanās fakts, tad par studējošiem bērniem var saņemt, ja studē mācās augstskolā pilna laika klātienē. Tātad, kas ir jādara vecākiem? Tiem vecākiem, kuriem par studējošo bērnu pabalsta izmaksa uz 1. janvāri nenotiek, ja? Jo par šo bērnu ir
jāiesniedz iesniegums. Jāiesniedz aģentūrā iesniegums, atkal aicinam izmantot e-pakalpojumu, elektronisko iesniegumu, nav pie mums jānāk, jāiesniedz tātad sākot no janvāra šis iesniegums. Ja vecāks jau saņem pabalstu, piemēram, ģimenē ir 3 bērni, 7-gadīga Anna, 17-gadīgs Pēterīts, kurš mācās vidusskolā, un 18,5 gadus jauns Kristaps, kurš ir iestājies augstskolā. Anna saņem, tātad māmiņa saņem par 2 bērniem 100 eiro uz 1. janvāri. Tādēļ, ka par studentu viņi vairs nesaņem, vasarā bērns pabeidz vidusskolu, par viņu pabalstu izmaksa 1. jūlija pārtraucās. Mamītei par 2 bērniem ir 100 eiro. Kas jādara? Mammai ir jāiesniedz VSA šis iesniegums, piešķirt ģimenes valsts pabalstu par studējošo bērnu. Tikai iesniegums. Ja bērns studē Latvijā, mums informācija par to, ka bērns studē, nav nepieciešama. Šo informāciju mēs saņemam no Izglītības un zinātnes ministrijas. Ja bērns studē ārvalstīs, tad papildus ir jāiesniedz ārvalstī izdota mācību iestādes izziņa. Izziņai, protams, ja viņi ir izdota ārvalstīs, ir jāatbilst visiem legalizācijas nosacījumi. Ja tā ir Eiropas Savienības valstī izdota, tad legalizācija nav nepieciešama. Tas ir viens. Tālāk pie tādas pašas, tātad, un kas notiks tālāk ar šo pabalstu? Ja tātad, ko mēs vēl aicinām tā kā zināt vai ievērot pabalstu par studējošo bērnu, mēs iesakām, un tas būtu pareizs lēmums, pieprasīt tam vecākam, kurš jau saņem pabalstu, ja vispār saņem. Ja? Tāpēc, kā jau es teicu, pabalsta apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita, par kuriem es pabalstu saņemu. Ja pieprasīs tētis, viņš saņems 25 eiro, un mamīte turpinās saņemt 100 eiro. Ja pieprasīs mamma, pabalsta apmērs būs 225 eiro. Ir atšķirība. Kopsumma makā 125 vai 225. Tādēļ aicinam pabalstu pieprasīt, ja ģimene jau saņem ģimenes valsts pabalstu, tam vecākam, kurš jau saņem. Otra dzīves situācija, kura ir, ka vecāki vairs nesaņem ģimenes pabalstu, tāpēc, ka visi lielie bērni jau ir lieli, un pastarītis, kurš ir, piemēram, 19-gadīgs, ir students, un par viņu vispār ģimeni vairs nesaņem. Vasarā izbeidzās ģimenes valsts pabalstu. Arī iesniedzam iesniegumu, un aģentūra piešķirs par šo vienīgo bērnu 25 eiro mēnesī. Kā mēs izmaksāsim šos pabalstus? Tātad mēs izmaksāsim nākamajā mēnesī pēc iesnieguma saņemšanas, vai ja pabalsts jau ir, mēs viņu pārēķināsim, ja nepaspējam uz tekošo datumu, mēs izmaksāsim atsevišķā datumā starpību, uz priekšu turpinās saņemt, kā piemēram minēja 225 eiro mamma. Vienīgais bērns tātad no 1. janvāra piešķirsim, piemēram, mamīte iesniegs janvāra vidū šo iesniegumu, iespējams februāra sākumā mēs samaksāsim par janvāru, februāru, pēc tam tekoši. Vēl viena nianse ir attiecībā uz šiem augstskolu studentiem, kam informāciju no Izglītības zinātnes ministrijas mēs saņemam par studiju semestriem. Tas ir atšķirīgi, kā mēs saņemam informāciju par vidusskolām un profskolām, kur ir viss mācību gads uzreiz līdz 31. augustam, un mēs maksājam līdz 30. septembrim. Šajā gadījumā mēs samaksāsim par to semestri. Kāds būs atnācis, kuram tas rudens sesija beigusies, semestris beidzas vai 23. janvārī vai 16. februārī, saņemot informāciju no Izglītības ministrijas, mēs pagarināsim izmaksu vecākiem. Nekas nav jādara. Kad to iesniegumu vajag tikai vienreiz uz to starta punktu, uz to 26. gada janvāri, lai aģentūra zinātu atjaunot, piešķirt vai pārēķināt pabalstu. Pēc tam visa tā informācija, kas nāk, aģentūra automātiski pārēķinās. Arī tiem vecākiem, kuriem uz šodienu bērns mācās 12. klasē. Ja? 26. gada vasarā bērns pabeigs vidusskolu un aizies septembrī studēt uz Latvijas universitāti. Nevajadzēs vairs iesniegumu, jo tā norma jau būs stājusies spēkā. Jau uz 1. janvāri aģentūra par šo bērnu maksā pabalstu. Vai kā par vidusskolā
vai bērns mācās vidusskolā, ģimnāzijā vai profskolā, tālāk tā informācijas plūsma aizies un iesniegumu nevajag. To iesniegumu vajag uz startu punktu jau uz 26. gada 1. janvāri par konkrēto studentiņu pabalsta izmaksa nenotiek. Bet gaidām janvāri, tagad decembrī vēl neskrienam. Jāteic tā, kad tiesību normas stājas spēkā janvārī un aģentūra šos lēmumus var pieņemt tad, kad norma ir spēkā. Gribas teikt tā, ka arī uztraukumam nav pamata un nevajadzētu satraukties, kad kaut ko varētu nokavēt. Kā iepriekš teicām, kad ir šis 6 mēnešu rāmis, kurā man jāpiesakās. Ģimenes valsts pabalsts ir vienīgais pabalsts, uz kuru pieteikšanās periods ir 24 mēneši. Tātad, jebkurā gadījumā, ja šajā laika posmā cilvēks iesniegs iesniegumu, mēs no 1. janvāra samaksāsim tik, cik pienāks. Šeit es vēl gribēju minēt. Man ir dzīves piemērs, kur meitai ir 7 gadi un izstāsta, ka nav šeit pieteikušies šim pabalstam. Tad to taču var tagad vēl izdarīt. To var izdarīt. Tur nav tie ne 6 mēneši, ne tur gads. 2 gadi. Jā, ja ir tāda dzīves situācija, kā jūs sakat, ģimenē ir bērniņš 7 gadi un neviens no vecākiem un viņiem dzīvo Latvijā, strādā Latvijā, vienkārši rūpējas par bērnu, ir aizmirsuši šo pabalstu pieprasīt. Var tā gadīties. It kā mēs arī tā kā pieskatām un vecākus arī, kad piešķirot citus pakalpojumus, aicinam, bet ja nu tiešām tā ir gadījies, vecākiem ir jāsniedz iesniegums ģimenes valsts pabalstu piešķiršanā, bet jāteic, ka mēs šo pabalstu piešķirsim par iepriekšējiem 2 gadiem. Nenobērna gada. Tātad piesakās, jūs variet atmaksāt tā kā 2 gadus un uz priekšu. Jā. Un tad vēl viens arī šajā pat sakarā, ja tētim ir tātad pirmā laulība, ir bērns, ir šķirti, bet maksā visus alimentus, un tagad ir otrs bērns jaunā laulībā, vai viņš var pieteikt šo, ja mammas neņem, viņš ņem kā tētis, vai viņš var ņemt par šiem 2 bērniem, tos 100 eiro? Tētis jebkurā gadījumā, ja tie ir viņa bērni, viņš var, un mammas saka, jā, labi, tu būsi pabalsts saņēmējs no vienas bērna mammas, no otras bērna mammas, viņš saņem par abiem bērniem, viņš saņem 100 eiro. Ja tā nebūtu, ja katra māmiņa saņemtu, katrai māmiņai būtu 25. Bet tētis drīkst arī šķirtā ģimenē, tātad teikt, man ir 2 bērni, katrs savā ģimenē, bet viņam ir tie 2, ja? Jā, un no 22. gada janvāra vēl ir tāda norma, iespējams, jo viņi ir iedzīvojusies dzīvē un vecāki to zina, kad arī pie dažādiem tiem ģimeņu modeļiem, kā ir ģimene izveidojusies no 2 cilvēkiem, kuriem katram ir savs bērns, no vienas laulības, no otras, un piedzimst vēl kopīgs 3. bērniņš. Un tu, protams, ģimenes valsts pabalstu līdz šim arī līdz tam 22. gadam var saņemt tikai par savu bērnu. Tad būtu modelis tāds, mammīte saņem par savu, kas ir bijis no iepriekšējās laulības un par kopīgi dzimušo, tas būtu 100 eiro, un tētis saņem, viņš audzina no iepriekšējās laulības 25 eiro. Bet šādās situācijās, kad likums paredz, ka ar laulātā piekrišana, bet tur ir gan laulībai jābūt. Jaunajā ģimenes modelī jābūt laulībai. Ar otru laulātā piekrišanu var dot atļauju saņemt par nebioloģisko bērnu, visu apvienot bērnus vienam saņēmējam. Tur ir jāuzraksta iesniegums, kad es piekrītu, ka mans laulātais saņem par manu bērnu pabalstu. Bet tas sanāk, ka visi 3 bērni dzīvo kopā ģimenē. Jā, vienā ģimenē. Jo tā doma jau ir ģimenes valsts pabalsts, ir pabalsts ģimenei ar bērniem. Un ko gribēju svarīgi teikt attiecībā uz šo jauno normu uz studentiem, to arī pieprasa viens no vecākiem, nevis pats bērns. Kaut arī jaunietis jau ir pilngadīgs, ir 18-gadīgs, kāds arī varētu būt tā mērķa auditorija studenti 18 plus līdz 20. Tas ir pabalsts ģimenei ar bērniem, nevis bērnam. Un pieprasa pats bērns pabalstu pieprasīt nevar.
Pats bērns var pieprasīt pabalstu tikai un vienīgi tajā gadījumā, ja viņš līdz pilngadībai ir atradies ārpus ģimenes aprūpē, proti viņš ir bijis aizbildniecībā vai audzis auģu ģimenē. Tad 18 gadiem izpildoties, šī saikne ar šo ārpus ģimenes aprūpētāju juridiski zūd, un bērns ir pats par sevi pilngadīgais, un tādā gadījumā viņš pieprasa pats par sevi, bet tā tikai vecāks. Tas ir svarīgi zināt. Jā. Tad jūs jau nedaudz pieskārāties auģu ģimenēm, tad arī tur ir ar nākamo gadu izmaiņas. Jā, visām ģimenēm Latvijā, kas audzina bērnus tā saucamajā ārpus ģimenes aprūpes formās, aizbildņi, auģu vecāki, adoptētāji, tātad arī šīm ģimenēm tiek paaugstināti iepriekš noteiktie pabalstu apmēri. Un varbūt sākšu ar atlīdzību par aizbildņu pienākumu pildīšanu, kura tātad aizbildnēm neatkarīgi no bērnu skaita ir uz šodienu, līdz 2025. gada 31. decembrim 54 eiro un 7 eiro centi. Un nav mainīta, neatkarīgi no bērnu skaita. Neatkarīgi no bērnu skaita. Un nav mainīta ļoti, ļoti ilgstoši. No nākamā gada janvāra pilnīgi visiem aizbildņiem, kuriem atlīdzība gan iepriekš piešķirtā, gan no jauna, kuriem tiks piešķirti, ja viņa izmaksas turpinās tātad vai tiek piešķirta periodā no 26. gada 1. janvāra, atlīdzības apmērs ir 298 eiro. Šis pakalpojums, nevis pakalpojums, šī atlīdzība arī tiks pārskatīta vienreiz 2 gados, jo arī piesaistīt šis lielums ir centrālās statistikas, tātad noteiktai vidējiem ienākumu mediānai. Tātad 26. gada 1. janvārs, kad mainās apmērs, un nākamais 28. gada 1. janvārī šis apmērs tiks pārskatīts. Un ja cilvēks jau viņu saņem, tad viņš no janvāra vienkārši būs lielāks, nekas nav jāiesniedz. Jā, gribu teikt par visām šīm izmaiņām, kas attiecās uz pabalstu atlīdzību summu apmēru izmaiņām, paaugstināšanu. Cilvēkiem nav iesniegumi jāsniedz. Aģentūra pati pārēķinās un izmaksās jaunajā apmērā. Vienīgais, kur iesniegumu saistībā ar izmaiņām no nākamā gada, kur vajag iesniegumu, tas ir ģimenes valsts pabalstam par studējošo bērnu. Jā. Kas vēl aizbildņiem? Aizbildņiem paaugstinās pabalsts par aizbildnībā esošu bērnu uzturēšanu. Ja tātad šis pabalsta apmērs dalās līdz bērna 7 gadu vecumam un tālāk no bērna 7 gadu vecuma līdz pilngadībai, kamēr vien arī, protams, neilgāk, kamēr bērns ir aizbildnībā. Ja līdz 31. decembrim 2025. gadam šie apmēri bērnu uzturēšanai 215 un 258 eiro, tad no nākamā gada 1. janvāra līdz bērna 7 gadu vecumam 390 eiro un no 7 līdz pilngadībai 468 eiro. Tātad arī diezgan liels šis apmēra palielinājums, un šis apmērs ir piesaistīts minimālai mēneša darba algai valstī. Tātad, ja mainās darba alga valstī, mainās arī šis pakalpojuma apmērs. Jāmin, kad tas arī tāda konceptuāla maiņa ir, ja iepriekš noteikti apmēri bija konstants. Cipars, summa noteikti, kur arī maksāja, kamēr vien varbūt ar tiesību normu izmaiņām noteica citu ciparu. Tagad šie apmēri ir piesaistīti vai nu mediānai, vai nu minimālai mēneša darba algai, un ir noteikts jau periodiskums tātad šo pakalpojumu apmēru izmaiņām. Palielinās arī apmērs. Un tālāk ir auģu ģimenes. Tātad auģu ģimenēm ir arī palielināta atlīdzība par pienākumu pildīšanu, ja līdz 25. gada nogalē par vienu bērnu atlīdzība ir 171, tad no nākamā gada 1. janvāra atlīdzība par vienu bērnu ir 298. Un tālāk atkal tiek piemēroti koeficienti, summas ir vairākas, tādā veidā, kas ir labā ziņa, kad atlīdzība par auģu ģimeni pienākumu pildīšanu, tas koeficients, kas palielināja atlīdzības apmēru, tika piemērots līdz
trešam bērnam ģimenē. Ja bija 3 vai vairāk, bija koeficients 1. Tātad par diviem bērniem, 3 vai vairāk, tad neatkarīgi 4 summa nemainījās. Tagad ir tas dalījums daudz gradētāks līdz 6 un vairāk. Tātad summas mainās un attiecīgi tie koeficienti tiek piemēroti arī audžu ģimenēm, kuras audzina bērniņus. Un tālāk arī ir tiek sniegts atbalsts adoptētājiem. Tātad vienreizējais adopcijas pabalsts tiek palielināts no 1422 eiro uz 2433. Tas ir tajā mirklī, tā kā vienreizējais bērnu piedzimšanas pabalsts, tā arī, kad tiesa apstiprina adopcijas šo nolēmumu, tad arī tiek izmaksāts šis vienreizējā atlīdzība. Un arī tā kā uz bērnu piedzimšanas pabalstu, tas jaunā summa attieksies uz tiem adoptētājiem, uz jaunajiem vecākiem, jāsaka, kuriem būs tiesas spriedums stājies spēkā 26. gada 1. janvārī vai vēlāk. Un tiek palielināts arī tā pabalsta apmērs, tātad atlīdzība par adoptējumā bērna aprūpi, tad, kad bērniņš vēl līdz adopcijai notiek šis iepazīšanās process, bērns ir pirms adopcijas aprūpē, tad šim pabalstam arī ir jāteic labvēlīgāk nosacījumi pabalsta apmēros, jo ja līdz šim, līdz 25. gada nogalē tas pabalsta apmērs gradējās no dažādiem nosacījumiem. Atkarībā vai nākamais adoptētājs strādā pilnu slodzi vai nepilnu, vai atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tad šie visi nosacījumi tiek noņemti, visiem vienādi nosacījumi, visiem šī atlīdzība tiek aprēķināta 70% apmērā no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksas algas. Un, ja atlīdzība tiek piešķirta 2026. gadā, tad tie ir 1041 eiro mēnesī. Ja atlīdzība ir piešķirta pagājušajā gadā, mazajā apmērā, kas ir 171, jo strādāja adoptētājs, tad viņi tiek pārēķināta no 1. janvāra un izmaksāta 956 eiro apmērā par visu to periodu, kamēr viens šis pirms adopcijas posms turpinās. Un tad ir adoptētājiem bērna adopcijas pabalsts, ka bērniņš ir adoptēts līdz bērna pilngadībai. Adoptētājiem, jāsaka vecākiem, tiek maksāts šis pabalsts arī līdz bērna 7 gadu vecumu un tad no 7 gadiem līdz pilngadībai. Ja 25. gadā tie bija 107 un 129 eiro, tad no nākamā gada 195 eiro 107 vietā un 129 eiro vietā 234 līdz pilngadībai. Šeit arī piesaiste pie minimālās darba algas valstī. Mainās minimālā darba alga valstī, mainās arī pabalsta apmērs. Īsumā tas ir viss jāmin, ka par visām izmaiņām, jo tās summas atcerēties ir grūti. Mēs aicinām arī vecākus un arī ģimenes, kuras audzina bērnus, gan kā auģu vecāki, gan kā aizbildņi, kuri ir izvēlējušies bērnus adoptēt. Pateicībā tiešām paldies, bet mums arī mājaslapā www.vsa.gov.lv apraksti par pabalstiem ir tā sagrupēti pa groziem. Pabalsti ģimenei ar bērniem, tad viss tas gros, ko mēs te stāstījām. Tad ir pabalsti tiem, kuri audzina ārpus ģimenes aprūpē, auģu vecāku adoptētāji, aizbildņi. Arī, ja bērniņam ir invaliditāte, tā tad ir atsevišķi. Tā kā orientēties, pavērt to grozu vaļā, jāmin, ka tiešām ir grūti, jo pabalstu klāsts ir ļoti liels. Un, kā jau teicāt, kad ir uz pabalstiem jāpiesakās. Jā, to mēs ļoti aicinām vecākus atcerēties, ka nenāks tā naudiņa pati, ka tiešām tie ķeksīši jāsaliek. Jā, un tad mēs noslēgumā, bet tādu varbūt uztaisam kopsavilkumu. Pašā sākumā jūs teicāt, tātad sākumā tā kā uz ģimenes pabalsti, jūs teicāt, ir 6, varbūt vēlreiz nosaucam, kas tas ir, līdz kuram laikam mēs to varam pieteikties, tādu tiešām īso kopsavilkumiņu. Jā, tātad pavisam kopā tātad uz topošiem jauniem vecākiem, tātad ir šie 6 pabalstu veidi.
Tātad kā pats pirmais, kas attiecās uz topošajām jaunajām māmiņām, ir šis maternitātes pabalsts, ko tātad pirms un pēc bērniņa piedzimšanas sakarā ar ārsta izdotu darbnespējas lapu mēs varam saņemt. Kā nākamais tad ir tētim šīs paternitātes pabalsts sakarā ar viņa tātad 10 darba dienu atvaļinājumu pie darba devēja, sakarā ar bērnu piedzimšanu. Nākamais tātad pēc bērniņa piedzimšanas, kā trešais ir bērna piedzimšanas pabalsts, vienam no vecākiem vienreizēja izmaksa. Tad ir šis ģimenes valsts pabalsts, kuru piešķir no bērna 1 gada vecuma līdz pat 20 gadu vecumam, ja bērniņš mācās. Tad ir bērna kopšanas pabalsts. Bērna kopšanas pabalsts tātad šobrīd vēl ir līdz bērna 2 gadu vecumam. Tātad turpmāk nākotnē tas būs tikai līdz bērna 1,5 gada vecumam, ko varēs saņemt. Un tad jau kā pats beidzamais, tad 6. ir šis vecāku pabalsts, kuru tad piešķir arī vienam no vecākiem, atkarīgs tātad no vecāka ienākumiem, no viņa algas, un tātad var izvēlēties saņemt līdz bērna gada vecumam šo īso periodu vai līdz bērna 1,5 gada vecumam, tātad šo garāko periodu izvēloties. Tātad tie ir tie 6 pabalsta veidi, kuri tātad ir attiecināmi uz vecākiem. Un noteikti aicināt tātad pirmkārt mēģināt šos visus atcerēties un laicīgi arī saklikšķināt. Ja nu pēkšņi mēs tagad klausoties saprotam, ka kaut kas tomēr nav, tomēr griezties, konsultēties, varbūt vēl kaut kas ir labojams un ieklikšķināms, un ja ne gluži pārēķināms, tad vismaz uz priekšu varbūt kaut kas nodrošināms. Jā, gribu piebilst, ka neatkarīgi no tā, ka ģimenes valsts pabalstu piešķir no bērna gada vecuma, mēs aicinām vecākus visus iesniegumus iesniegt vienlaikus. Tad, kad bērniņš ir piedzimis, vecāks vienlaikus var iesniegt iesniegumu bērnu piedzimšana, maternitātes pabalsts māmiņam, vecāku pabalsts un ģimenes valsts pabalstam. Lai arī vēl tam ir laiks, tas būs tikai mēs pieņemam šo nākotnes lēmumu, ja kaut kāda arī faktiski apstākļi mainās, tad arī notiek izmaiņas, bet lai rūpējas par bērnu neaizmirstos, katru uzvaktēt, kad būs tas gada vecums, mēs aicinām vienā reizē iesniegt pilnīgi visus iesniegumus, mēs to arī pieņemam. Un vēl noslēgumā gribu pateikt attiecībā uz ģimenēm, ka Anrika nosauc šos 6 pabalstus, šo grozu, kas ir ar pabalstiem vecākiem. Tur ir tā nianse tikai tik daudz, kad strādājošam vecākam, ja viņš pieprasa, tas grozs ir pilns, ar visiem 6 pabalsta veidiem, arī ar tiem pabalstiem, ko mēs rēķinām cilvēkam, ko valsts aprēķina no cilvēka algas. Ja vecāks, kurš pieprasa pabalstu par bērniņu, ir nestrādājošs, nav sociāli apdrošināts, tas grozs ir mazāks, tāpēc, ka no viņa izkrīt ārā tie pabalsti, kas pienāks tikai strādājošam. Nestrādājošam vecākam ir tiesības saņemt. Tā kā bērniņš piedzimst bērnu piedzimšanas pabalstos no jaunā gada 600 eiro, bērnu kopšanas pabalstu no jaunā gada 298 eiro un ģimenes valsts pabalstu par bērnu no 1 gada vecuma. Tur te grozā paliek 3 pabalsti. Strādājošam vecākam ir 6 pabalsti. Jā, labi. Es domāju, ka būsim izlīkumojuši cauri, varbūt kāda skaidrība, bet kā vienmēr atgādinām, ja ir kaut kādi jautājumi, droši var griezties arī pie jums. Jā. Labi, paldies! Paldies! Paldies!